ceļi notika krietni mazāk saspīlētā gaisotnē. Stāsta Līva Rauhvargere. Lestenes brāļu kapos skaidras debesis mīs ar puteni. Vairāki simti cilvēku pulcējas, lai noliktu ziedus un pieminētu leģionārus, kuri Otrā pasaules kara laikā cīnījās ne jau kādas lielvaras pusē, bet gan par Latviju. Es meklēju studentu korporācijas Salonī biedru arī, kurš ir kritis, un nolikt ziedus. Kāpēc jums ir svarīgi šeit būt šajā dienā? Es domāju, ka katram latvietim tomēr ir sāpes par to, kas ir noticis, un arī mani abi vecāki bijuši leģionāri, un jā, šeit esmu. Šitie visi, kas guļ, tie bija zelta zēni, vai ne? Atvaļināts virsnieka vietnieks Oskars Baltputnis dalās piedzīvotajā ar jauno paudzi. Karā 3 reizes ievainots un redzējis mirstam savus draugus, viņam šeit brāļu kapos grūti valdīt emocijas. Latviešu virsniekiem bija skaidrs, ka Vācija ir karu zaudējusi. Bet, lai nepiedzīvo šito sarkano briesmīgo varu, latviešu puiši gāja. Kaut ar viņus iesauca, viņi neizvairījās, viņi gāja un cīnījās, un pateicoties tam. Jūs ziniet, ka Kurzem noturējās ļoti daudz. Mēs cerējām, un visu laiku bija tā doma, Latvija jau, ja mēs Kurzem noturēsim, tad Latvija arī varbūt kaut kā tiks atbrīvot. Atšķirībā no Rīgas, kuru gājienu pavadīja arī svilpieni un kauninājumi, Lestenes brāļu kapos, kur guļ 1100 karavīru, piemiņas brīdis bez iejaukšanās, ar uzrunām un leģionāru dziesmām. Līva Rauhvargere, Alvis Balodas, Latvijas televīzija. Šovakar panorāmas ziņu klāsts galā, bet jau tūlīt